ir skaidrs, ka arī cilvēki ar visu tās tehnoloģijas daudzējādā ziņā nemaz nevar attīstīties tādā cilvēkam labvēlīgā gultnē, jo visu laiku, viss tiek izmantots tā kā, kā ierocis, ja. Un man liekas, ka tas laiks, es ceru, kas mums sagaida tuvākajās 10 gadēs, cerams ātrāk, ir tieši tas, ka tā sabiedrībai būtu jāizaug līdz tādam līmenim, kad kaut kādas jaunas tehnoloģijas un visādas lietas, kas mums tiek ieviestas, ka mēs viņas netaisamies uzreiz izmantot kā ieroci un nemaz neizmantojam par šantāžas mehānismu, lai arī teorētiski to varētu izdarīt, ja gribētu. Bet, redz, te ir nepieciešama jau cilvēka apziņa, izmaiņas cilvēku apziņā kopsumā, un tādas milzīgas lietas. Cik ātri tas var notikt, grūti ir pateikt, es ļoti ceru.